Kamēr no kādas Rīgas trolejbusa vadītājas Rīgas satiksme mēģinās piedzīt 11,000 eiro, mums pārējiem nav nosaukts neviens uzvārds, kurš būtu atbildīgs par tiem simtiem miljonu jau šodien notrilinātiem nodokļu maksātāju eiro tajā saucamajā projektā Rail Baltica, par tiem visiem betona baļķiem, kas te pa visu Rīgu sabūvēti, pa to betona konstrukciju pie lidostas, pa to betona pāli Daugavā, pa kuru vēl konservēšanu būs jāsamaksā vēl kādi 100,000 eiro. Ziņās parādās kārtējā jautrā ziņa par to, ka Latvijā mēs te esam priecīgi par to, ka sākām būvēt kaut kādus tur 30 km sliežu, jo acīm redzot naudas mums visam projektam nav. Nu mēs būvēsim tā pa trusiņai, būvēsim, kādreiz uzbūvēsim, bet sākumā mēs būvēsim caur Salaspili. Notrilināsim miljardus eiro. Un neviens nepasaka, bet kāds mums no tā visiem būs labums. Pie tam labums, kas būs vērts šos 10 miljardus eiro. Daudzi jau metīsies šo projektu aizstāvēt ar tiem pēdējiem argumentiem, jo visi tie racionāli jau beigušies. Ar to, ka, piemēram, militārā mobilitāte. Jā, nu tas tāds gan izvēle Latvija eksistenciāls jautājums. Nopietni. Viena raķete kaut kādā solku koridorā un nebūs vairāk nekāda Rail Baltica. Vai kāds cits pateiks, ka mums ir beidzot jātiek vaļā no tā padomju savienības mantojuma un jāintegrējās Eiropas dzelzceļa sliežu platuma tīklā. Nē, nu, nopietni? Nē, nu, labi, ja Eiropas Savienība to sēdz lūdzu, bet joprojām no kurienes mēs dabūsim šos 10 miljardus eiro? Jūs iedomājaties, kā vispār varētu sakārtot to pašu Latvijas visu bēdīgā stāvoklī esošo ceļu infrastruktūru pat ne pa 10, kaut vai pa 5 miljardiem eiro? Un pats labākais jau tikai priekšā. Pieņemsim tās lietas uzbūvēs, jo tie 10 miljardi tas ir tikai pa sliedēm. Kur vēl būs izmaksas par vilcienu iegādi, uzturēšanu, elektrība, remonti? Tas viss atgādina apmēram tā, ka mēs te tūlīt parastie cilvēki, 10, 20 gadus krāja, sakrāja tam Ferrari, un pēc tam nav naudas, lai ieliet benzīnu, vai pārdot dzīvokli, lai nomainītu riepas. Tieši tā arī šobrīd izskatās priekš Latvijas, un tajā stāvoklī, kāda ir Latvija, viss šis projekts Rail Baltica. Ironiski, ka valsts, kurai gadiem trūks nauda onkoloģijas pacientiem, izglītībai, skolotājiem, pedagogiem, medicīnas māsām, ar vieglu roku ir gatava tērēt desmitus, simtus, miljardus nodokļu maksātāju eiro kaut kādās betona bluķos un metāla sliedēs, bet tikai beigās izskatās, ka pa šīm sliedēm aizbrauks pati Latvijas valsts.